Labvakar. Gribētu padalīties un padomāt par tādu lietu, kā kad ir klusums, kad ir tiešām, kad esi piekusis no visa, ka tu nezini, ko lūgt un kā vispārībā iet uz priekšu. Gribas apstāties, gribas vispār visu pamest un neko vairs nedarīt. Ko tajā brīdī var darīt? Ko es tajā brīdī daru? Es vienkārši meklēju viņa mīlestību. Es meklēju to, kas ir vistuvāk manai sirdī, kas ir vistuvāk man, kā personai, kā cilvēkam, kā viņa dēlam. Es meklēju viņa mīlestību, jo cita varianta nav. Un tad, kad es sāku meklēt šo viņa mīlestību, viņš nāk pretīm uzreiz, viņš negaida, viņš nekavējas. Viņš zina, ka tu esi piekusis, viņš zina, ka mēs esam piekusuši. Sevišķi, ja mēs strādājam daudz, un ja mums ir darba daudz, un mēs vēl kaut kas pat dienas vidu notiek, un ir daudz nepatīkamas lietas notikušas dienas gaitā, un tu esi nervos, tu esi galīgi nekāds, tev negribas neko darīt, negribas ne Dievu dzirdēt, neko dzirdēt. Vienīgais, ko es daru, es nāku viņa klātbūtnē, vienkārši lieku viņa mūziku, un viņš nāk ar savu mīlestību. Es lūdzu, Tēvs, piepildi mani, jo es esmu piekusis, es neko vairs negribu, man sāk dzist vilkme pie tevis, man sāk dzist vispār uz kristietības pusi kaut kas, un tad Tēvs, viņš nāk ne ar ko citu, bet ar savu mīlestību. Viņš neko nesaka, viņš varbūt neko arī nerunā, bet viņš atnāk un apskauj tevi. Viņš dod šo sajūtu, dod šo baudus, izjust viņa klātbūtni, izjust viņa mīlestību, jo tikai mīlestību varam mēs izbaudīt tā pa īstam un atrast to, ieraudzīt to, un mēs atgādinām sev, kur ir bijusi šī mīlestība, vai kāda mūzika, vai kāda lieta, kas ir bijusi, kas velk mūs pie šīs mīlestības. Un tāpēc es mīlestību meklēju visvairāk, jo tikai tā mēs varam atjaunoties. Viņa mīlestībā mēs varam atjaunoties, viņa mīlestībā mēs varam piepildīties, viņa tūmā, iepazīt viņu vēl dziļāk, lūdzot, slavējot, pielūdzot viņu. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam iepazīt viņu un iepazīt viņa mīlestību, jo Dievs ir mīlestība un nekas cits nav, kā tikai viņa mīlestība. Un tas mūs velk, jo vairāk arī mēs piekūstam, jo tuvāk mums ir jāiet pie viņa. Man arī ir brīži, kad es vispār negribu neko un negribas pat dzirdēt par Dievu neko. Un tāpēc es nāku savu tēvu priekšā un lūdzu viņam, Tēvs, piepildi mani. Mīļais tēt, piepildi ar sevi, piepildi savu mīlestību, piepildi ar to, kas man trūkst tajā brīdī. Man trūkst tava tūma, man trūkst tevis kā persona. Man bija dienas, kad bija ļoti grūti man, un es sāku iet nepareizā virzienā pat drusku, un es biju bišķi atstājis šo mīlestību, šo mieru, jo mīlestība ir arī miers. Es biju atstājis šo mīlestību un gāju uz otru pusi, kas ved tevi augstprātībā, lepnumā, kas ved iekšā nepareizās lietās. Un līdz ko es sapratu, kas notiek, līdz ko man palīdzēja, protams, lai es saprastu. Un es reiz sāku meklēt atkal to, kas ir dārgāks par visu, tas ir viņa mīlestība. Jo nekas cits tevi nevar piepildīt, tikai viņa mīlestība. Tikai viņa mīlestība var piepildīt mūs. Un tagad es no rīta palūdzos un no rīta sajūtu atkal šo te sajūtu, tēva tūmu, tēva mīlestību, tēva šo te svaidījumu, kas nāk no viņa, kā no mīloša tēta. Vau, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tu atkal dzīvot gribi, tev atkal gribas iet uz priekšu, tev atkal gribas darīt un darboties un veikt darbus, kurus tev jādara, kurus tu varbūt darīji ar negribēšanu, varbūt darīji piespiedas kārtā, bet tad, kad tu saproti, kāpēc tu to dari, un kad tevi skatās un palīdz tev tēvs, tas ir brīnišķīgi, jo viņš katrā padomā ir blakus tev.
Viņš katrā darbībā ir blakus tev un man. Protams, ka man vispirmām kārtām. Es to briežu sajūtu, kad es strādāju, vai es kaut ko nevaru atrast, vai kaut ko nezinu, vai kaut ko nesaprotu. Tēvs man atgādina vienkārši savu svēto garu, protams. Viņš atgādina, kur kas ir, kā labāk izdarīt, kā būtu foršāk izdarīt. Un šī viņa tuvuma sajūta, tas ir tik brīnišķīgi, bet tad, kad mēs atkāpušies esam nedaudz nostāk, tad pazūd šī te savienošanās ar viņu. Un tas ir briesmīgi, es teikšu, kad cilvēki atkāpjas no tēva un aiziet pretējā virzienā, viņi paliek ļoti slikti. Bet mēs runājam šeit par tēva mīlestību. Es atgriežos pie tēva mīlestības un esmu viņa klēpī, un tas ir viss brīnišķīgais. Atnāk miers, prieks, pacietība, izturība, spēks, gan garīgs, gan fizisks. Tā kā esat svētīti un meklēsim tēta vaigu vēl un vēl.